tur nekā nenotiek, cilvēku nav, tukšums, nav interesanti, līdzīgs tūkstnesim. Nav veikala, nav kur atpūsties, mājās jāsēž. Dzīvo troļļi. Slikts internets. Bērniņiem nav ko skatīties, lopiņiem nav kur izrādīties, īpašniekiem nav ko piepelnīties. Daži aizbrauca prom. Lēmums pieņem neskatoties, kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Haotisks, aitubars. Aplikuši. Un jūs jaunieši esat nodzērušies saviem mobilījiem, norunājušies, pirkstiņiem saspaidījuši, un man tas vispār nepatīk. Jūs to varat darīt, bet tā, lai es to neredzu, tā, lai es to nedzirdu, un tā, lai mani tas neskar. Un lai pēc tam nav sūdzības, ka jūs to darat. Savadījošanu pa lielam tikai tāpēc, ka es gribu redzēt jaunas, un arī man patīk, ka es gribētu pielabot meiteņu treniņu tērpus. Par laimi šogad viņi ir jauni iegādāti, bet es gribētu īsāks, lai vairāk izceļās kurna daļa, un tā krūts vairāk atkailināta lielāks šķēlam, jo pašlaik ir viss tāds ovāls, gribētu lielāks šķēlam redzēt, kas tur notiek. Lencīts varētu arī būt plānāks, un krāsa varētu būt tāda rozā vai caurspīdīgāk man patīk labāk, tad es vēl varētu vairākus gadus nākt dejot ar prieku un laimi skatīties uz mūsu skaistajām meitenēm. Es uzskatu, ka viņas ir ļoti atraktīvas, skaistas, vienā vārdā burvīgas. Viņi parasti ir fiziskā formā. Man pašai viņi ļoti patīk. Patīk viņiem skatīties, viņas vērot. Ko lai vēl saka par viņiem? Viņi patiesībā ir kā labs piemērs citiem cilvēkiem. Un man pašai, kā jau teicu, viņi ļoti patīk. Un dažbrīd es pat dodos uz pasākumiem, lai viņus redzētu. Ko var vēl pateikt? Viņi ir īstenībā tik forši, man viņi tik ļoti patīk. Viņi parasti ir ļoti skaisti un simpātiski, un tas man, kā meitenēm, visādi ir kaut kas ļoti patīkams. Tas laikam arī ir viss, viņi vienkārši ir forši. Taisījos tā kā aplaņķi, un šodien domāju viņu uzaicināt uz deju, un tad redzēs, kā būs. Varēšu tā. Jums, lai jūs augtu lielāki, būtu stiprāki un beidzot darīt muļķības. Es visu redzu.